tēmu, kā osteoporoze ietekmē žokļkaulus, es sāku pētīt jau doktorantūras laikā. Un tādā laikā mēs izmantojām 2D rentgenogrammas, kur mēs atradām, kad apakšžokļa rentgenā, nomērot kortikālā kaula biezumu un tā struktūru izvērtēt, mēs diezgan precīzi varam noteikt osteoporozes risku. Tādā brīdī mēs izmantojam digitālās rentgenogrammas, kas bija inovācija priekš tā laika, bet tādā brīdī jau bija diezgan skaidrs, ka šīs 2D rentgenogrammas šobrīd aizstāja 3D rentgenogrammas, kuras izmanto gan implantu plānošanā, gan ortodontijā, gan periodontoloģijā. To skaits pasaulē, veikto izmeklējumu skaits arvien pieaug. Līdz ar to mēs sapratām, ka jāskatās, kādā veidā šīs rentgenogrammas mēs, piemēram, varētu arī izmantot līdzīgā veidā kā tās 2D. Jau iepriekšējā projektā mēs skatījāmies, vai mēs varam atrast kaut kādus marķierus, to pašu kortikālā kaula biezumu un struktūru, kas reprezentētu, vai pacientam ir osteoporozes risks vai nav. Papildus tam mēs sapratām, ka zobārs savā praksē netērēs laiku šim, jo tam ir nepieciešama apmācība. Tāpēc mēs sadarbībā kopā ar Elektronikas un datāru zinātņu institūtu sākām pielietot mākslīgo intelektu, kas zobārstu vieto šo manipulāciju veiks. Pacients veic rentgenu, citu iemeslu dēļ, piemēram, viņš plāno implantu, tad šis rentgens to apstrādā mākslīgais intelekts un iedod pacientam rezultātu, tad viņam ir augsts, vidējs vai zems osteoporozes risks. Priekš kam tas ir vajadzīgs? Tas ir vajadzīgs tādēļ, ka vecumā virs 55 gadiem katrai trešai sievietei ir osteoporoze. Lielākoties tas netiek diagnosticēts. Tas diagnosticējas tad, kad pacientam ir pirmais lūzums. Tā ir problēma visā pasaulē. Līdz ar to mēs domājam, ka pacients diezgan bieži apmeklē zobārstu, un tieši šī ir tā grupa, kas arī diezgan bieži ievieto implantus un veic šos 3D rentgenus. Līdz ar to mēs proaktīvi pacientam neveicot nekādus papildus izmeklējumus, nav nepieciešams papildus speciālists, šo pašu rentgenogrammu mēs izmantojam, kur mākslīgais intelekts to apstrādājot, nosaka osteoporozes risku. Ja? Un šī projekta laikā mēs esam jau tikuši tik tālu, ka mēs jau esam izstrādājuši atsevišķus modeļus, ja, kādā veidā to attēlu apstrādāt. Mēs viņus saliksim vienotā sistēmā un pārbaudīsim, cik šīs sistēmas labi strādā arī uz citu aparātu veiktajām rentgenogrammām, nekā mēs apmācījām.